Danuta Rimjānceva ir Blue M pārstāve Baltijas valstīs. Un parunāsim mēs par to, ka cilvēki saka, bez mīlestības nevar dzīvot. Izrādās, ka skābeklis esot pat svarīgāks par mīlestību reizēm. Un tāpēc jautājums, kāpēc tas ir labākais risinājums zobiem un smaganām? Danuta, laipni lūgti. Drīkst arī aplaudēt tiem brīvas rokas. Nav kāds balons rokā vai kāda dāvana. Danuta, jautājums par skābekli un zobiem. Mums ir tik daudz visādu risinājumu. Kā tajā visā nepazaudēties? Nu, vajag nākt uz Lielo mutes veselības dienu, paklausīties, ko piedāvā labākie tavam smaidam, un tad jau viss būs kārtībā. Tātad mēs turpinām sarunu par to, kas ir vislabākais tavam smaidam. Šo pasākumu bezmaksas Lielās mutes veselības dienu rīko Dab Dental Latvija un tavam smaidam LV. Un Danuta ir gatava pastāstīt par to, kas ir Blue M, kāds tam sakars ar skābekli un zobiem. Interesantā kārtā. Aiziet! Jā. Tūliņ. Tevi šī? Jā, zaļais. Labdien! Tātad Melder kungs jau teica, tātad pārstāv Blue M mutes kopšanas līdzekļus Baltijas valstīs un pastāstīšu par to pozitīvo ietekmi uz mutes veselību un vispārējo organismu veselību. Prezentācijas nosaukums ir tātad cilvēki mēdz teikt, ka bez mīlestības nevar dzīvot, taču skābeklis ir vēl svarīgāks. Nu, un, protams, mēs visi saprotam, ka bez skābekļa mēs varam ļoti trenēt cilvēki dzīvot dažas minūtes. Nu, tad, ko tad jūs vēl varat labu darīt savam organismam, izmantojot tādu vienkāršu ikdienišķu lietu kā zobu tīrīšana. Man te priekšā ir ekrāns, kurā ir prezentācija. Prezentācija iet arī uz ekrāniem, tā kā variet brīdi pa brīdim pamest acis arī uz sāni. Tātad nedaudz par zīmolu. Zīmols ir izstrādāts Nīderlandē. Ģimenes uzņēmums ar viņu strādā. Implantologs, viens no pirmajiem Eiropā, Pīters Blīdorps, ir šī zīmola tēvs. Un tātad galvenais šis mērķis bija cilvēkam profesionālim atrast veidu, kā palīdzēt saviem pacientiem, kuriem ir implanti. Protams, zīmols pa gadiem ir attīstījies un šobrīd piedāvājumā ir produkti arī ikdienas lietošanai, bet sākums ir tieši šie implantu kopšanas līdzekļi. Galvenais moto kompānijai ir tātad sniegt maksimāli labāko cilvēkiem, nenodarot kaitējumu vispārējiem organismam. Jo mēs zinām, ka arī Hipokrates vērstā ir doma ielikta, ja, tātad nenodari ļaunumu. Nu, galā vesela mute, tātad ir vesels ķermenis, un tātad lielā mērā mēs šo te bieži vien neievērojam, neaizdomājamies, kad tie ir vārti uz visu organismu, un tā kopšana ir tāda, kāda ir. Bet tātad ņemot vērā, kad pietiekoši ilgi jau strādājam Baltijas valstīs ar produktu, tātad mūsu uzstādījums ir, kad zobārstniecības speciālistu meistarība, un šodien ar jums arī tātad runāja vairāk zobārstniecības speciālisti par ikdienas rutīnu, par zobārstu apmeklējumu. Jūs variet savus bērnus šobrīd iesēdināt īstā zobārsta krēslā. Bet tātad zobārsts tikai ar savām rokām šo darbu droši vien nevar paveikt, tāpēc arī vajadzīga kompānija meistarība un kompānija inovācijas un iesaistīšanās. Nu, un šis ir tātad, ekrānā variet pastīties un arī pienākt pie mūsu stenda, mūsu mutes kopšanas līdzekļu klāsts, kas ietver sevī zobu pastas, zobu skalojumos, dažādām skābekļu koncentrācijām, arī košļāmo gumiju ar aktīvo skābekli, putiņas, zobu birstas, vitamīnu zobiem, vēl un vēl. Bet labā ziņa tā, ka
diezgan grūti ir apjukt Blue M sortimentā, jo diezgan kompakts, bet tāpat laikā ļoti efektīvs. Un drusku pastāstīšu jums tātad gan par labvēlīgajām īpašībām Blue M, gan arī par produktiem. Tātad, kā jau runājām, produkti satura aktīvo skābekli, un to labvēlīgās īpašības ir tādas, ka tātad skābeklis neutralizē baktērijas un veicina dziedēšanu. Tātad, ja mutē ir kādas brūces vai aftas vai noberzumi, tātad tā ir viena lieta. Otra lieta ļoti labi palīdz smaganām zobiem būt veseliem. Jo, ja nav baktērijas, ja nav aplikums, tad arī zobi ir pasargāti. Tātad, kāda ir skābekļa loma un kāpēc tas tiek lietots Blue M produktos? Tātad, iedarbība ir uzreiz, efektīva visiem mikroorganismiem, neveidojas pieredums, rezistence, neizraisa blaknes, nav toksiskas sastāvdaļas, ātra vienkārša lietošana un arī vienkārša koncepcija. Tātad, ja mēs runājam par baktērijām, tad izšķir anaerobās un aerobās baktērijas, labās un sliktās. Aerobās labās, anaerobās sliktās. Ja mēs runājam par Blue M, tad Blue M atlasa tieši šīs te patogēnās baktērijas, sliktās baktērijas, savukārt labās baktērijas, kas nodrošina pareizu mutes mikrofloru, atstāja dzīvus vienkāršā valodā runājot. Un līdz ar to baktērija mikroflora tiek saglabāta līdzsvarā. Un kā daudzām nopietnām kompānijām, arī Blue M ir 5 pilāri, uz kā viņš tātad turās, un uz tādu filozofiju, tātad palielina šūnu vielmaiņu, enerģijas ražošanu, palielina audu izturību, palielina antibakteriālo nodarbību, veicina jaunu asinsvadu veidošanos un veicina arī augšanas faktoru signālu pārnesi. Tas ir saistīts ar audu atjaunošanu. Šeit jūs atkal redzat visu mūsu portfeli. Un nedaudz varbūt par tādiem produktiem, kuri ir ikdienā lietojami un kuri būtu arī noderīgi jaunajiem vecākiem, ja viņu bērni sporto vai ja viņu bērni ir ortodontiskajā ārstēšanā tātad, un lieto dažādas kapes. Tātad tās var būt gan nakts kapes, gan sporta kapes, gan ortodontiskās regulēšanas kapes. Un šim te ārstēšanas veidam tātad mēs piedāvājam speciāls skābekļa saturošas putas, kuras ļoti labi attīra kapes un palīdz arī nakts laikā, teiksim, ja tās ir nakts kapes, novērst siltumnīcas efektu, kas rodas, kad kapa ir uz zobiņiem. Aizsargā zobus, aizsargā smaganas. Patiesībā šis produkts ir ļoti iecienīts. Tieši ortodontiskajām kapēm mēs to redzam pēc pasūtījumiem no mūsu klīnikām. Otra lieta, ar ko droši vien vecāki saskarās, ir aftas, čūlas mutē. Un šeit mēs piedāvājam speciālu gēlu, kuru var aplicēt uz šīm te sāpošajām vietām. Skābeklis uzreiz nodrošina anestezējošo efektu, un čūla ļoti ātri tiek dziedēta. Būtībā, ja cilvēks jūt, piemēram, arī pie herpēm var lietot, ka herpe tūlīt veidosies, ja laicīgi uzziež šo te gēliņu, tad herpe nemaz neattīstās par sāpīgu, nepatīkamu iemītnieku uz mūsu lūpas. Šo te gēlu ļoti labi būtu, ja vecāki iegādātos un turētu mājas aptieciņā, jo tad, kad jau kaut kas ir noticis, vai, teiksim, kāda karsta tēja ir dzerta un ir apdedzināts, vai tiešām ir šī te afta uzmetusies bērnam, tas ir ļoti sāpīgs process un tērēt laiku, lai dotos vēl uz aptieku iegādāties būtībā. Tiešām var būt pat vardarbība pret bērnu.
Nu, un te jūs redzat nelielu salīdzinājumu klorheksidīnam un blojumam aktīvo skābekli. Tātad labums ir tas, ka blojums sāk strādāt uzreiz. Tātad jūs sākat lietot un baktērijas tiek neutralizētas. Savukārt, ja jūs lietojat dažādus antibakteriālus, kas ir, teiksim, klorheksidīna produktus, tad paējot vairākām dienām sākās kaut kāds efekts. Un šeit es gribēju arī vērsties pie vecākiem ar tādu tā kā aicinājumu būt ļoti uzmanīgiem arī pie antibakteriālu līdzekļu lietošanas, jo, kā mēs zinām, tad antibiotiku rezistence šobrīd iet lieliem soļiem pār zemi, un patiesībā mēs pat īsti to nevaram ietekmēt, jo daudzas lietas, ko mēs lietojam, jau ir ar antibiotikām, mums pat nezinot. Tāpēc vēl lietot papildus mutes kopšanas līdzekļus, piemēram, ar klorheksidīnu, profilaktiski būtu jāapdomā ar zobārstniecības speciālistu, cik tas ir pamatoti un cik tas ir vajadzīgi. Pie kam arī tas, ka tieši runājot par antibiotikām, cilvēkiem netiek veikts antibiogrammas. Mums tātad vai ģimenes ārsts vai cits speciālists nozīmē antibiotikas, bet mēs pat nezinām, vai mums šīs antibiotikas risinās šo mūsu problēmu vai nerisinās. Tā ir arī tāda lieta, kas pie dzīvniekiem, gudīgi sakot, jau ir atrisināta. Jo pirms kādam sunim nozīmē antibiotikas, tiek veikta antibiogramma, un tā antibiogramma parāda, kuras konkrētās antibiotikas tad arī strādās. Tā tāda atkāpe no skābekļa. Bet tātad, atgriežoties pie blojuma, tātad blojuma sastāvdaļas ir mūsu ļoti iedvesmojošas, un tātad tie ir gan nātrija perbarāts un medus fermenti, kurus iegūst no Andu kalnos iegūta medus, tātad pilnīgi tīrs bioloģisks, ekoloģisks produkts. Tāpat tās laktoferīns, kas ir kaulauda augšanas pātrinātājs kalcija fluorīda remineralizācijai. Šeit teikšu, ka kalcija fluorīda mūsu zobu pastās ir zemā koncentrācijā, 1000 ppm. Šobrīd šodien vairāki lektori jums runāja droši vien par šiem 1500 ppm, bet tātad pamatā blojums ir pieaugušo produkts. Un, ja cilvēkam jau ir noformējies sakodiens un vēl, ja viņš ir otrā dzīves pusē un viņam ir, teiksim, tur metāla keramika vai implanti, tad būtībā viņam nav saistoši šie fluorīdi. Bet mums ir pasta ar kalciju fluorīdu, kas ir sastopams arī mūsu organismā. Būtībā cilvēks pats sintezē kalciju fluorīdu, un tātad blojumi tikai palīdz šo te līdzsvaru noturēt. Nu, ksilīts, kas ir vispārēji zinām antibakteriāls iedarbības pastiprinošs saldinātājs, tā tad arī ir antibakteriāls un nodrošina šo patīkamo garšu. Relatīvi dentīna abrāzijas koeficients ir zems, tā tad nav agresīvs ne zobiem, ne, teiksim, metāla keramikai. Nu, ja mēs runājam par blojuma priekšrocībām, tad jūs tātad varat šo te skābekļa devu dabūt salīdzinoši lētā, ērtā, ātrā, pieejamā veidā 2 reizes dienā, tīrot zobus. Kāpēc tātad ātrs, lēts un ērts? Tāpēc, kad būtībā vēl divu veidu, kā mēs varam iegūt aktīvo skābekli papildus organismā, tas ir barokamers un skābekļa kokteļi. Ja skābekļa kokteļus mēs varam mājās uzkult, tad barokamer, nu, ne visi ir Maikli Džeksoni, teiksim tā. Bet caur gļotādām, tātad aktīvais skābeklis ļoti ātri nokļūst asinsritē, līdz ar to arī uzlabojas tonus, visi
visi orgāni tiek bagātināti ar skābekli. Nu, un Blue M garantē, ka zobi būs balti, neatšķirsies no fasetēm, kroņiem. Blue M noderēs arī tiem, kas vēlas samazināt baktēriju skaitu vai infekcijas smaganās, ja ir parodontos, gingivīts, aftos gļotādu bojājumu gadījumos, migrēnu novēršanai, vispārējai organismu bagātināšanai ar skābekli. Nu, mūsu skaistais sortiments tātad. Un jūs varat sekot mums tātad Facebook Stomatologi LV, vai arī mums ir internetu veikals Stomatologi LV, kurā, protams, var arī iegādāties visu pilno sortimentu. Tāds jums palaidīšu vienu rullīti, paskatieties tur pa kreisi. Un tā būtībā ir tāda Blue M filozofija, kas arī mūs ļoti aizrauja. Nu tā, un vēl ar tādu lielu lepnumu un uz šī te viļņa gribētu arī informēt mūsu potenciālos klientus, ka tātad 95% no produktu sastāvdaļām tiek iegūtas Nīderlandē, kas ir šī te produkta dzimtene. Tādējādi tiek saglabāts ļoti zems CO2 emisiju līmenis Blue M produktu ražošanas laikā. Kompānija ļoti tā zaļi un ļoti cilvēcīgi skatās uz visām lietām. Arī uz pārdošanas apjomiem Latvijā. Es novēlētu jebkuram pārstāvim tādus partnerus, kas ir priecīgi, ka mēs šeit esam. Un otra būtiska lieta ir tā, ka Blue M ražošanas procesā un izpētes procesā netiek izmantot dzīvnieki. Tātad tas ir arī ļoti iedvesmojoši. Un kompānija ir apņēmusies, ka viņi arī nekad neizmantos. Tātad izmēģinājumos mūsu mazos brāļus. Tas tā patīkami. Jo mēs nevaram tā kā uz mūsu ģimenes locekļu rēķinu veidot kaut kādus savus biznesus un tā. Nu, un vēl viens tāds iedvesmojošs rullīts jums visiem. This is our story. This is our soul. Our average lifespan is 80 years. There was life before us, and there will be life after us. Our lives represent only a fraction of the total time. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. We live as though everything is a miracle. Nature, breath, oxygen, heartbeat, love, sunrise, birth. To us, life is a miracle. Oral health, the window to our overall health. Our mouth is the entry point to our digestive, respiratory, and nervous system, and therefore crucial for the quality and quantity of our lives. We are Blue M, a leading oral health brand. We elevate health and well-being through oral care. We create revolutionary oral care essentials for day-to-day life. We have a 10-year-plus proven track record supplying dental professionals, setting a whole new standard in the industry. Today, our award-winning products are available in over 50 countries worldwide.
benefiting us and the world we live in. Elevate life at bluemcare.com. Lūk, tātad mēs katrs varam izvēlēties, vai mūsu dzīves priekš mums ir brīnums, un izvēlēties arī, kā šo brīnumu dzīvot. No manas puses paldies par uzmanību, un šādas kartiņas jūs varētu saņemt arī mūsu standā. Tātad smaidiet, neaizmirstiet smaidīt. Ja kāds jums brauc augumā, aizpūtiet to kā blojumputas. Paldies, aplaus Danutai. Aplausi! Mums te pamazām arī jāpulcējas pie šīs skatuves, jo tu daļa pēc nepilnas pusstundas būs arī galvenās balvas izlos, bet Danut, es skatījos uz tavu piedāvājumu un domāju, izskatās ļoti medicīniski. Vai tas nozīmē, ka man jābūt ir nedaudz slimam, lai izmantotu šo produktu, vai tomēr to var izmantot arī veseli cilvēki? Tas ir laikam Bluem tāds arī unikālais magics, ka vieni un tie paši produkti tiek izmantoti gan profesionāļu kabinetos, gan viņus var izmantot un pielietot jebkurš savā mājas aptieciņā vai vannas istabā. Tātad ar ļoti mazu portfeli mēs iegūstam ļoti augstu terapeitisku rezultātu. Paldies tev! Redz, kur no tavam Smaidam LV arī īpaši balviņa. Paldies, brīnišķīgi, Beāta ir vienkārši Paldies! fantastiski. Paldies!